Te tev nu bija Latvijas vasara pasaules tūras posms pludmales volejbolā, kur esam ieraduši redzēt Jūrmalā tiešām saulīti. Šogad pamatīgs vējš un pludmales volejbolistiem ir jāuzmanās no jūras, jo stadionu no jūras šķir kāds 1,5 metrs. Visi jau pieraduši, ka pludmales volejbols ir saulē, bet, godīgi sakot, pēc tādiem laika apstākļiem mēs trenējamies lielāku daļu nekā saulē. Ja tā vietā spēle vienkārši jāskrien, viss jādara pēc iespējas ātrāk, lai ātrāk tiktu prom siltumā. Ir tie momenti, tur kā vēja plūsma aiziet, ir tāds arī serveids pats. Ja tu trāp, tad viņi tur var aizplūsties, bet ja tu trāp kaut kādā viena vēja pusē, tā bumba stāv. Neskatoties uz ekstrēmiem apstākļiem, Latvijas pludmales volejbolistiem pirmā turnīra diena veiksmīga. Visi mūsu vadošie dueti svinēja ļoti pārliecinošas uzvaras, dažu brīdi pretiniekam neļaujot pat tik līdz 10 punktiem setā. Pārfrāzējot Emīlu Nedarbus, galvenais, lai galvas siltas, un tad jau var spēlēt arī šādā teju vētrā. Mums patīk, lai ir bezvējš, dziļākas smilts, lai pretinieki zemāk lec. Jā, šodien bija savādāks, bet ar to jau tas pludmales volejbols ir interesants, kad ir dažādi apstākļi un līdz ar to ir arī dažādi rezultāti. Es skatos, ka tā kāja visu spēle pie jums tur pie karogiem. Nekur nekustās, vienkārši dreifē vējā, nebija bail viņai trapīta bumba. Īsumā ne, jo viņi ir skatītājiem, un tas ir baigi labi, jo te vienmēr arī spēles laikā citos turnīros ir lidojuši tās kājas, ka tās bumba iet tā kā labi, ka viņi tur vismaz tā nostūrī planēja. Šodien uzvaras abās grupas ciņās izcīnīja mūsējās Graudiņa Samoilova, pierādot, ka tieši viņas ir neapstrīdamas dāmu turnīra favorītes. Abās uzvarās tikai vienā setā latvietes pretiniecēm ļāva izcīnīt vairāk par 10 punktiem. Izslēgšanas spēles Jūrmalā sāksies jau rīt.